šoreiz varbūt pievērsīsimies zīmulim. Tad ir divu veidu zīmuļi. Ir zīmuls, kuru apzīmē ar pencil tool. Pencil tool zīmē diezgan, kā lai mēs diezgan primitīvi. Viņam ir tādā brīvā stilā, jūs varat šeit radīt, ko vien jūs vēlaties. Šeit ir atkal jāpievērš uzmanību tam, vai jums ir pildījumā kāda krāsa. Tad bieži vien mēs nevaram redzēt, ko mēs esam uzzīmējuši, ja pildījumā nav krāsas. Otra problēma, kas rodās ar zīmuli zīmējot, dažreiz sanāk, ka mēs esam pildījuši, krāsa atrodas pildījumā. Un tad mēs neredzam kontūru, bet mēs vairāk redzam tādus tā kā laukumus, kur ir aizpildījušies. Ja? Tur ir diezgan skaidri jāzina, ko jūs gribat izdarīt, vai jūs gribat, lai šeit ielīst krāsa visos šajos līkumos, vai jūs vēlties, lai jums zīmols zīmē pa konkrētu līniju, kādā tonī jūs šo līniju gribat, un arī kontūrai vienmēr var šeit augšā izrediģēt rasmumu. Tātad te ir 0,5 centimetru, kā mēs redzam, bieza līnija. Varam 4 centimetrus biezu līniju uzlikt. Un šeit līnija arī tiek piedāvāti visādi dizaina veidi. Jā. Tad tā līnija būs sāksies ar tādu šaurāku malu, pēc tam pāries tādā platākā un atkal beigsies ar kaut ko šauru. Visus šos te var šeit apskatīt variantus, un ir arī visādi mākslinieciski varianti, tā viņi šeit tiek saukti par mākslinieciskām līnijām. Līdz pat tam, kad mums ir pieejama šāda līnija, kuru mēs saukt par griešanas līniju, te kaut kur jābūt arī šķērītēm. Visādi šīs te līnijas ir. Ir līnija, kurai galā ir, abos galos ir bulta. Kā visām paletēm arī šeit ir sava bibliotēka. Tātad ir visādi bultas iespējams šeit likt, jā, tad līnijas galos būs abos tātad šādas te bultas, šādas bultas. Jā, mēs skatāmies, kas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Un varam iet šeit atpakaļ vai nu uz bibliotēku, vai nu atkal šeit bīdīties uz priekšu un skatīties, ņemt jaunus šos te stilus. Šeit ir iespēja arī pašam izveidot un saglabāt kaut kādas formas un ievietot šajā bibliotēkā, bet par to varbūt nākamajās reizēs parunāsim. Jā, tad pirmais zīmulis, un viņam līdzīgs ir otrais zīmulis. Apskatīsim šo. Tātad otro zīmolu šeit sauc par pen tool, un viņš darbojās jau vairāk tā kā rasēšanas rīks. Viņš darbojās tad, kad mēs esam atzīmējuši 2 punktus, tad mēs varam vienkārši šo līniju šādā veidā vilkt. Tad ir 2 opcijas, vai nu mēs valkam taisnas līnijas, vai nu mēs valkam liektas līnijas.
Tad, ja mēs esam novilkuši taisnu līniju, atceramies par taustiņu Shift vienmēr. Taustiņš Shift mums ļauj vilkt līnijas 90 un 45 grādu leņķī. Jā, pat ja mēs esam uzvilkuši šādu formu, viņu vēl joprojām ir iespējams rediģēt, un zīmulim ir vēl 3 radinieki. Zīmuls ar plusu, tas mums dod iespēju klikšķināt jebkurā vietā, un šis papildus punkts, ko mēs šeit esam ievietojuši, viņu mēs savukārt varam izkoriģēt vai nu ar konvertētāju, šeit zīmulim ir pašam savs konvertētājs, vai nu atceramies atkal par otro bultu, tā vēl joprojām ir spēkā, nekur nav pazudusi, arī viņi mums dod šo iespēju. Zīmulim ir vēl 3. radinieks, zīmuls ar mīnusa zīmīti. Mīnusu zīmīt nozīmē to, ka mēs varam šo punktu izdzēst, un šī līnija atkal atgriezīsies savās iepriekšējās pozīcijās. Mēs īstenībā visus šos punktus varam izdzēst līdz pat tam, kad izdziest arī pats objekts. Un varam šeit pievienot plusu un koriģēt jau šo objektu kaut kā savādāk. Jā, tad absolūta brīvība. Un vēl joprojām tiklīdz esam paņēmuši kādu objektu, vēl joprojām vēršam skatu uz augšējo paneli, ko viņš mums piedāvā. Šeit, piemēram, ir tāda skaista opcija. Paņemam konvertētāju, uzklikšķinam uz šī punkta. Te ir tāda opcija mazas šķērītes. Šķērītes ļauj mums objektu pārgriezt jebkurā vietā uz pusēm, un tātad šādi mēs varam uz tastatūras bultām spiežot, vai arī ar otro bultu paņemot, šādi mēs varam objektu atvērt. Jā. Pat ja tas ir aplis, kurš tiek zīmēts kā vesels objekts, mēs vēl joprojām varam šeit ar konvertētāju aktivizēt kādu no viņa punktiem un ar mazajām šķērītēm šo punktu pārgriezt un šādi atvērt vaļā. Jā, tādā veidā mēs koriģējam un jebko, ko vien vēlamies, varam izdarīt ar objektiem.